Šajā pasaulē, kurā esam tik ļoti savstarpēji saistīti, attiecībām ar citiem ir milzīga nozīme. Vai tā būtu draudzība, panākumi darbā vai laimīga dzīve, viss ir atkarīgs no mūsu spējas veidot attiecības. Tā kā mums visiem ir jāprot komunicēt, ir svarīgi to darīt pareizi. Efektīva komunikācija, savstarpēja sapratne un spēcīgu attiecību veidošana var pavērt mums daudzas durvis. Šodien mēs vēlamies iepazīstināt jūs ar iedvesmojošu grāmatu ar nosaukumu Kā iegūt draugus un ietekmēt cilvēkus, kuras autors ir Dēls Kārnegijs. Šī ievērojamā grāmata, kas pirmo reizi tika izdota 1936. gadā, ir pārdota vairāk nekā 30 miljonos eksemplāru visā pasaulē. Tā ir pilna ar vērtīgiem padomiem, kas ir aktuāli arī mūsdienās, lai palīdzētu mums gūt panākumus gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē. Grāmata Kā iegūt draugus un ietekmēt cilvēkus nav vienkārši pašattīstības grāmata. Tā ir rokas grāmata par to, kā veidot stipras attiecības un efektīvi komunicēt ar apkārtējiem. Dēls Kārnegijs nemāca mūs manipulēt vai izmantot citus savā labā. Viņš māca mums saprast cilvēku pamatvajadzības, tikt uzklausītiem, saprastiem un novērtētiem. Lai gan tā izdota pirms daudziem gadiem, šī grāmata joprojām ir aktuāla savas vienkāršības un praktiskā pielietojuma dēļ. Kārnegijs sniedz skaidrus un viegli saprotamus padomus, ko ik viens var pielietot savā dzīvē neatkarīgi no vecuma, profesijas vai rakstura. Ko katrs no mums uzskata par panākumiem? Vai panākumi ir tikai nauda un manta? Grāmata Kā iegūt draugus un iedarboties uz cilvēkiem mums atklāja, ka patiesībā panākumi ir daudz vairāk. Svarīgākais ir veidot labas attiecības ar apkārtējiem, būt noderīgiem un dalīties mīlestībā un sapratnē. Mācoties veidot labas attiecības, mēs ne tikai paši virzāmies uz panākumiem, bet arī palīdzam to darīt visiem, kurus satiekam savā dzīvē. Sāksim radīt labu citiem, izrādot laipnību, cieņu un veidojot patiesas attiecības. Mēs iedziļināsimies Dēla Kārnegija principos un to pielietošanā ikdienā, kā arī aplūkosim dažādus piemērus. Kopā atklāsim savu patieso potenciālu un veidosim labāku un saturīgāku dzīvi. Iedomājieties, ka jūs ieiet telpā, kas ir pilna spriedzes un kritikas. Katrs jūsu solis tiek vērots, katrs vārds tiek vērtēts un kritizēts. Tā ir skarbā realitāte, kad kritika kļūst par galveno saziņas veidu. Dēls Kārnegijs reiz teica, ka kritika ir ne tikai neliederīga, bet arī destruktīva. Kāpēc kritika ir tik kaitīga? Tāpēc, ka tā liek mums justies spiestiem aizstāvēties. Kad jūtamies apdraudēti, mēs mēdzam reaģēt ar aizstāvību vai pretuzbrukumu. Tā vietā, lai kritizētu, iedrošinājums un sapratne rada labvēlīgu un produktīvu atmosfēru visiem. Domājot par mūsu attiecībām ar citiem, mums jāatceras, ka nedrīkst viņus nosodīt. Ir viegli kritizēt, vainot vai nosodīt citus, bet šī pieeja nevienam nenāk par labu. Kārnegijs ieteica censties saprast, nevis nosodīt. Cenšoties saprast, kāpēc cilvēki rīkojas tā, kā rīkojas, mēs paveram sevi līdzjūtībai un izpratnē. Tas nenozīmē, ka mums jāatbalsta kļūdas vai jāignorē slikta rīcība. Bet tas nozīmē censties saprast situāciju, tā meklēt problēmas sakni un uzklausīt ar līdzjūtību. Kritika ir svarīga, taču ir vēl kaut kas daudz spēcīgāks, kas veido ciešākas saites un rada pozitīvas pārmaiņas. Tā ir atzinība. Paužot atzinību par kāda rīcību vai īpašībām, mēs liekam šim cilvēkam justies novērtētam un pieņemtam. Vai atceries, kad pēdējo reizi no sirds dzirdēji vārdus paldies? Vai kāds nesen ir izteicis pateicību par tavu ieguldījumu vai paveikto darbu? Kā tu jūties tajā brīdī? Vai izjutāt pārliecību, iedvesmu vai sajūtu, ka saikne ar šo cilvēku ir kļuvusi stiprāka? Pat šķietami mazas lietas, piemēram, patiesas paldies, labo īpašību pamanīšana un pateicības izteikšana apkārtējiem, var radīt milzīgu atšķirību. Cilvēki, kas jūtas novērtēti, ir daudz enerģiskāki, gatavāki uzņemties izaicinājumus un strādāt ar lielāku atdevi. Ja mēs pārtraucam kritizēt, cenšamies saprast viens otru un izrādām patiesu pateicību, mēs varam radīt patīkamu un iedvesmojošu vidi.
Mēs augam un kļūstam par labākajām savu versijām. Iedomājieties, ka šāda pozitīva vide ir kā auglīga augsne, kas ļauj mūsu attiecībām uzplaukt. Kad atbrīvojamies no kritikas un negatīvisma, iedrošinājums, cieņa un komandas gars uzplaukst. Visi jūtas ērti, dalās savās domās, apmainās idejām un palīdz viens otram augt. Pozitīva vide nenozīmē, ka visiem jāpiekrīt it visam, it kā būtu paradīzē, un tā arī nenozīmē, ka neviens nekļūdīsies. Svarīgākais ir radīt sapratnes, empātijas un savstarpēja atbalsta kultūru. Tas nozīmē radīt tādu vietu, kur ik viens jūtas respektēts, novērtēts un atbalstīts. Mēs visi vēlamies, lai mūs mīl. Mēs vēlamies draugus un piederības sajūtu, vēlamies, lai apkārtējie mūs pamana un pieņem. Tāpēc mēs vienmēr cenšamies iegūt jaunus draugus un veidot jaunas attiecības. Gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē mēs vēlamies justies pieņemti. Dēls Karnegijs to labi saprata un rakstīja par to savā slavenajā grāmatā Kā iegūt draugus un ietekmēt cilvēkus. Viņš zināja, ka cilvēku uzticību nevar nopirkt ar komplimentiem vai glaimiem. Patiesa draudzība rodas no patiesas uzmanības, cieņas un intereses. Ja gribam vairāk draugu, labākais veids ir parādīt patiesu interesi par viņiem. Tas tiešām darbojas. Mūsdienās cilvēki bieži runā tikai par sevi. Tāpēc, ja mēs parādīsim, ka mums rūp otra cilvēka teiktais, viņš jutīsies novērtēts. Tas nozīmē ne tikai runāt par sevi, bet arī uzklausīt citus. Ieklausīsimies, ko viņiem ir sakāms, un dalīsimies savās domās un idejās. Iedomājies, kā tu justos, ja kāds atcerētos tavu stāstu, uzdotu jautājumus vai interesētos par tavām interesēm. Mēs justos svarīgi un mīlēti. Un tieši šī sajūta padara mūsu attiecības stiprākas un veido patiesu draudzību. Ikdienas steigā mēs satiekam tik daudz cilvēku. Vai tu domā, ka ir svarīgi atcerēties cilvēku vārdus? Dēls Karnegijs reiz teica, ka cilvēka vārda atcerēšanās un lietošana ir viens no vienkāršākajiem, bet spēcīgākajiem veidiem, kā parādīt cieņu. Kā tu jūties, kad satiec kādu, kurš atceras tavu vārdu? Un ne tikai atceras, bet arī lieto to, kad jūs atkal satikaties. Tas liek justies labi, vai ne? Pat ja tā ir pirmā tikšanās, tas rada sajūtu, ka jūs jau sen pazīstaties. Atceroties cilvēka vārdu, jūs parādāt, ka viņš jums rūp. Tas parāda, ka viņš jums ir svarīgs. Tas parāda, ka jūs interesēties par viņu. Vārdu iegaumēšana prasa praksi un uzmanību. Bet tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā veidot labas attiecības ar apkārtējiem. Pasaulē, kurā valda informācijas plūsma un nebeidzamas sarunas, ieklausīties citā cilvēkā ir vērtīga un spēcīga prasme. Bieži vien mēs domājam par to, ko teiksim pretī, skatāmies telefonā vai gaidām savu kārtu runāt, īsti neieklausoties teiktajā. Dēls Karnegijs saprata, ka uzmanīga klausīšanās ir atslēga uz saiknes veidošanu un ietekmes veidošanu. Tā nav tikai vārdu dzirdēšana, bet gan otra cilvēka jūtu un skatījuma izpratne, liekot viņam justies sadzirdētam un cienītam. Lai kļūtu par labiem klausītājiem, mums jāatbrīvojas no savām domām, jāizslēdz traucēkļi un jāpievēršas runātājam. Kad mēs klausāmies ar izpratni, mēs ļaujam cilvēkiem brīvi dalīties savās domās, jūtās un pieredzē. Iedomājieties, ka mums ir ideja, plāns vai sapnis, kuram mēs patiesi ticam. Mēs tam ticam no visas sirds un vēlamies dalīties savā entuziasmā ar citiem, bet kā mēs varam panākt, lai arī citi tam noticētu, neizmantojot piespiešanu, manipulācijas vai spiedienu? Te talk ienāk Karnegija pārliecināšanas principi. Pārliecināt nenozīmē piespiest citus darīt tā, kā vēlamies mēs, bet gan parādīt mūsu skatījuma vērtību un nozīmīgumu. Izpratne par to, ka cilvēki labprāt pieņem idejas, kas saskan ar viņu vērtībām, uzskatiem un mērķiem, ir veiksmīgas pārliecināšanas atslēga. Vienkārši sakot, ir svarīgi atrast kopīgu valodu, veidot saikni un komunicēt tā, lai uzrunātu klausītāju. Mēs visi vēlamies domāt, ka mums ir taisnība, aizstāvēt savas domas, paskaidrot tās un panākt, lai citi mums piekrīt. Tas ir pilnīgi cilvēcīgi. Taču Dēls Karnegijs brīdināja par strīdu negatīvo ietekmi,
it īpaši, ja mēs cenšamies kādu pārliecināt. Viņš uzsvēra, ka strīdi nekad nenoved pie laba rezultāta. Gluži pretēji, tie var izraisīt dusmas, aizvainojumu un sabojāt ticības. Kad mēs iesaistāmies strīdā, mēs bieži koncentrējamies uz to, lai pierādītu otra cilvēka kļūdu. Mēs cenšamies atrast vārdus, pie kā pieķerties, un atrast viņu argumentu vājos punktus, lai uzvarētu. Šāda rīcība rada sienu starp mums un citiem. Mēs kļūstam noslēgti un mums ir grūti pieņemt citu viedokli. Savukārt, sadarbojoties nevis strīdoties, mēs varam sasniegt daudz labākus rezultātus un gūt lielāku gandarījumu. Mēģināsim atrast kopīgu valodu. Lai citi mūs saprastu, vispirms mums jāatrod kopīgas vērtības. Padomāsim par vērtībām, uzskatiem un mērķiem, kas mums ir kopīgi. Kad cilvēki jūtas kā daļa no grupas, viņi ir atvērtāki. Mums nav jāpiekrīt it visam. Atrodiet punktus, kuros mēs piekrītam un sāciet no turienes. Uzsveriet punktus, kas viņiem ir svarīgi. Esiet kā tilts starp atšķirībām. Centieties saprast viņu viedokli un risināt viņu bāžas. Veidosim tiltus, lai viens otru saprastu. Veidosim attiecības, kuru pamatā ir cieņa un sadarbība. Vadīt ar jautājumiem. Jautājumi ir spēcīgs instruments, lai pārliecinātu citus domāt mūsu prāta gājienā. Tā vietā, lai pateiktu viņiem, kas jādara, mēs varam uzdot jautājumus, lai palīdzētu viņiem pašiem nonākt pie atbildes. Uzdodiet jautājumus, kas mudina viņus domāt pašiem. Tā vietā, lai uzspiestu savu viedokli, uzdodiet atvērtus jautājumus, kas viņus vedina uz atklāsmēm. Piemēram, mēs varētu jautāt, kā jūs domājat, kādas ir šīs pieejas priekšrocības? Mudiniet viņus domāt kritiski un pašiem atrast atbildes. Tas nenozīmē, ka mēs viņus kontrolējam, bet gan vadām uz izpratni. Ar jautājumu palīdzību mēs varam veidot savstarpēju sapratni un cieņu. Būt par īstu līderi nenozīmē piespiest vai pavēlēt citiem. Tas nozīmē kopīgi noteikt mērķus un strādāt kopā, lai sasniegtu labākos rezultātus, novērtējot dažādību un sadarbojoties, izmantojot viens otra stiprās puses. Īsta līderība ir vadīt, atbalstīt un dot iespēju citiem, lai viņi varētu pilnībā izmantot savu potenciālu, vienlaikus veidojot uzticēšanās, sadarbības un pastāvīgas izaugsmes kultūru. Kārnegijs uzskatīja, ka līderība nav tikai amats, bet gan dzīvesveids. Labam līderim jābūt par paraugu, jāiedvesmo un jārada vide, kurā ik viens jūtas novērtēts, respektēts un spēj sasniegt labākos rezultātus. Svarīgi ir saprast citus, iejūtīgi ieklausīties un vēlēties redzēt viņus gūstot panākumus. Efektīvam līderim ir jāspēj vadīt un ietekmēt citus, neizraisot aizvainojumu. Ir svarīgi saglabāt līdzsvaru starp stingrību un iejūtību. Risinot problēmas ar cieņu un izpratni. Nākamajā sadaļā mēs sīkāk aplūkosim Kārnegija principus par cilvēku uzvedības maiņu, neizraisot aizvainojumu. Mēs apspriedīsim, kā sniegt efektīvu kritiku, risināt konfliktus un veicināt pozitīvas pārmaiņas, nekritizējot un nevainojot. Komplimenti ir kā sēklas, kas var palīdzēt cilvēkiem augt. Piemēram, ja mēs iestādām sēklu dārzā, bet nekad to nelaistām un nerūpējamies par to, vai tā varētu izaugt, vai šī sēkla varētu uzdīgt un uzziedēt skaistā ziedā? Protams, ka nē. Arī ar cilvēkiem ir līdzīgi. Ja mēs nesaņemam atbalstu, uzslavu vai komplimentus, mūsu spējas nevar pilnībā attīstīties. Dēls Kārnegijs uzskatīja, ka komplimenti ir ļoti svarīgi, lai iedrošinātu un attīstītu cilvēku potenciālu. Kad mēs pamanām cilvēku labās īpašības, novērtējam sasniegumus un izsakām patiesu prieku par viņu pūlēm, viņi aug kā ziedi, kas saņem pietiekami daudz saules gaismas un ūdens. Izsakot komplimentus, mums nav jāsaka meli vai jāpārspīlē. Mums jākoncentrējas uz cilvēku pūlēm, progresu un stiprajām pusēm, un jāizmanto tādi pozitīvi vārdi kā lieliski vai paldies no sirds. Mums skaidri jāpaskaidro, kas tieši ir labs un kāpēc tas ir svarīgi. Sirsnīgi komplimenti nāk par labu visiem. Kad mēs saņemam komplimentus, mēs jūtamies iedrošināti strādāt un sasniegt labākos rezultātus. Mēs esam gatavi uzņemties jaunus izaicinājumus, mācīties un dot ieguldījumu komandas un uzņēmuma labā. Kritika ir kā ķirurga skalpelis, ko prasīgs ķirurgs izmanto ļoti uzmanīgi. Tāpat kā ar skalpeli, arī vadītājam jābūt uzmanīgam, kritizējot citus. Nepārdomāti vārdi var sāpināt un sagraut attiecības. Laba kritika ir iejūtīga un vērsta uz attīstību.
Deils Kārnegijs uzskatīja, ka kritikai jāiet roku rokā ar uzslavu un atbalstu. Kad mēs novērtējam citu stiprās puses, viņi ir atvērtāki dzirdēt arī to, kas jāuzlabo. Svarīgi ir koncentrēties uz uzdevumu, nevis uz personību. Uztveriet kritiku kā iespēju mācīties, augt un pilnveidoties. Kad kritizējam ar labestību un cieņu, tā kļūst par pozitīvu spēku. Mums jāveicina izaugsme un jāizvairās no aizvainojuma radīšanas. Būt par līderi nozīmē radīt vidi, kurā cilvēki var augt un tiekties uz labāko. Veidosim kultūru, kas veicina nepārtrauktu izaugsmi un uztver kļūdas kā mācību iespējas. Labs līderis ir tas, kas veicina izaugsmi un novērš greizsirdības rašanos. Cilvēki labprātāk pieņem kritiku, ja jūt, ka viņus ciena un atbalsta. Regulāri sniedziet atgriezenisko saiti un iespējas attīstībai. Mudiniet viņus iziet no komforta zonas un uztvert neveiksmes kā mācību pieredzi. Galileo Galilejs mainīja mūsu skatījumu uz visumu caur savām kļūdām. Veidosim izaugsmes, komandas darba un nepārtrauktas mācīšanās kultūru. Šis ir draudzības pierādījums. Deila Kārnegi mācība nav tikai stāsti izklaidei. Tā ir rokas grāmata, kas palīdz izprast cilvēkus un veidot attiecības. Patiesi panākumi rodas no stiprām draudzībām. Novērtēsim un lolosim katru saikni, kas mums ir. Kārnegi principu pielietošana uzlabos jūsu attiecības ar citiem. Mūsu ceļojums ar Deila Kārnegi gudrībām tuvojas noslēgumam, bet atcerieties, draudzība, attiecības, ko veidojat, un ietekme, kāda jums ir uz citiem, padara dzīvi patiesi jēgpilnu. Šie principi nav tikai vārdi, bet gan dzīvesveids, kas veicina patiesu saikni un izpratni. Esiet atvērti līdzjūtībai, izrādiet pateicību un patiesu rūpību pret citiem. To darot, jūs ne tikai uzlabojat savu personīgo un profesionālo dzīvi, bet arī palīdzat veidot laimīgāku un vienotāku pasauli. Paldies par skatīšanos! Ja jums patika šis video, nospiediet pogu patīk un abonējiet kanālu. Neaizmirstiet padalīties ar to arī ar citiem, kam tas varētu būt noderīgs. Veidosim kopā savstarpējas sapratnes un saiknes mantojumu. Spiediet patīk, abonējiet un dalieties!